Čau visiem! Ir pienācis jauns video kanālā TV ar Evi un Viku. Es gribēju pateikt, ka Evi ir domāts kā Eva un Vika ir domāts kā Viktorija, lai jūs zinātu. Jā, jūs sapratāt mani, jā. Tad šodien es taisīšu scary shit tag, jeb bailīgais tags. Es īsti nemāku pateikt latviski, bet nu sāksim un neskaties šo nekārtību. Jā. Tad pirmais jautājums. Kādas ir tavas lielākās bailes? Manas lielākās bailes ir kaut kas saistīts ar spokiem, tikai es nezinu, kas tāds ir, jo esmu tik debila, ka es izdomāju vienkārši pati savu tēlu. Es pat nezinu, kas tas tāds ir. Man vienkārši ir bail no kaut kā, no kā es nezinu, kas tas tāds ir. Nu, es ceru, jūs sapratāt mani kaut vismaz drusciņi. Labi, iesim pie nākamā jautājuma. Citādi, es tur sākšu to runāt par kaut kādiem stulbiem tēliem, ko es izdomāju. Ok, labi. Otrais jautājums. Vai tu esi kādreiz redzējis spoku? Nu, man liekas, ka jā. Vai arī esmu dīvaina, kad es vienkārši nevis redzu, bet es iztēloju. Es pat īsti nezinu. Man šķiet, ka jā. Vienreiz es biju maziņa, es neatceros, man bija 4 vai 5 gadiņi, un bija gaismā. Un mums bija ar manu brāli Tomasu tā kā viena istaba, ja? Un mums bija 2-stāvīgā gulta. Un vienkārši televizors ieslēdzās pats iekšā un gaisma ieslēdzās ārā. Un tad, kad gaisma ieslēdzās, man likās, tur pagāja kaut kas melns, man bija tāds, esmu debīla vai kā? Vai tas ir pa īsto? Un līdz šim brīdim es nezinu, kas tas bija, bet ok. Iesim pie nākamā jautājuma. Kāda ir tava briesmīgākā paranormālā pieredze? Man tas visu laiku notiek. Man vienkārši nav pieredzes, jo man ir katru dienu bail. Es eju uz skolu vai eju no mājas ārā. Un man vienmēr liekas, man kāds seko. Un es nesaprotu, kas tas ir. Un man vienkārši, es pat nevaru aiziet nomazgāties. Labi, es eju, protams, mazgāties, bet ar lielām bailēm, jo man ir bail. Es vienmēr skatos vienā stūrī, vai tur kāds nav. Vai kāds man tulīt, nezinu, tur pīcedām vai samāra uzliks tulīt virsū. Es zinu, esmu dīvaina, jā. Bet, jā, tāda esmu. Ok. 4. Kāds ir bijis tavs šausmīgākais sapnis? Tas bija par zombijiem, jā. Kā lai paskaidro? Es gulēju, man bija viss ok, un vienkārši man sapnī rādas, ka mana vecmāmiņa ir zombijs un viņa man uzbrūk, un man bija tāds, really? Es pat nemāku pateikt angliski, tiešām, really? Labi, kruči, jā, man bija tāds. Es piesēlos, man bija tāds. OMG, man no vecmāmiņa ir zombijs. Ok. Kāda tev mīļākā šausmu filma? Ļaunuma izsaukšana. Es kaut kā varētu nedaudz pastāstīt par viņu, bet es nezinu, vai jums būs interesanti. Jo viņa ir kaut kas līdzīgs kā Anabela, bet man šķiet, ka ļaunuma izsaukšana bija daudz interesantāka. Un tur bija par vienu leli. Nu, kurš tur bija viena ģimene, tur bija meitenīte maziņa, viņai bija lele, kur sauc Izabela vai Anabela, un viņa nomira. Un viņa iemiesojās tajā lellē savā. Un, kad vecāki nāca mājās, vienkārši tā lelle tā kā bija dzīva, viņa kustējās, viņa pārviecojās, un viendien bija tā, kad viņa ienāk mājās, un tur atnāk atripo krītiņi, un tad tur uz sienām rakstīts I miss you, cipa
man pietrūksti un tā tālāk, un tad viņi gribēja izmest to lēli ārā, un tagad viņi atnāca, viņi aizgāja gulēt, un kāds piedzina pie durvīm, viņi atver, un tā Anabela tur stāv tieši pie durvīm, un tur tāda zīmīte blakām, I miss you, un es jums negribu stāstīt visu stāstu, jo tas man aizņemas vairāku laiku, tāpēc jā. Un agrāk bija Latvijā kino, jā, es biju uz kino, tāpēc man bija visbriesmīgāk skatīties, kad tāds liels ekrāns un vienkārši. Ok, iesim uz 6. jautājumu. Kāds ir tavs mīļākais šausmu stāsts? Man nav tāda, jo... Nē, man šķiet, kad Spokos LV ir tāda miroņu sala, un jā, es viņu lasu dažreiz, varbūt vienreiz mēnesī, bet tā man vispār nav. Bet, ok, iesim pie nākamā jautājuma. 7. Vai tu esi kādreiz spēlējis Oja board? Kas tas tāds ir? Ok, ja jūs to zinat, tad rakstiet komentārus un nepadomājiet, kas esmu tāda, kad es nezinu, ko nozīmē Oja board. Vai kāds zina vispār? Ok, ja jums nākamajā jautājumā uz 8. Kāda ir pati šausmīgākā lieta, ko tu esi izdarījis? Es nezinu īsti. Vai man jāpadomā, ko esmu tik šausmīgi izdarījis? Es biju kaut kāda maziņa un es draudzēm kāpulēju pa kokiem. Un var teikt, es jau pārgriezu vēderu ar zaru, ja man paslīdēja kāju. Un es to dienu vēl atceros joprojām. Man pat rēti ir, bet par to nerunāsim, tas ir cits stāsts. Ok, tad 9. jautājums. Vai tu pazīsti kādu cilvēku ar paranormālām spējām? Man šķiet, ka es pati esmu paranormāls cilvēks, jo es vienmēr kādu redzu, vai kādu mirušu garu, vai kaut kādus pokus es nezinu, esmu kaut kāda apsēsta. Man pat nav vārdu, vienkārši es vienmēr redzu kaut ko man nevajadzētu redzēt. Un es ceru, ka jūs mani sapratāt, jā. Un tad mēs būsim pie pēdējā jautājuma. Vai tu esi bijis kādreiz kādā apsēstā mājā vai vietā? Īstenībā, jā, tas bija pirms mēneša vai 2. Es ar draugiem ielīdu kaut kādā pamestā mājā. Tur bija tāda sēta cieta, un mēs gribējām zināt, kas tur ir iekšā un tā tālāk. Un tad mēs līdām pāri. Mēs pārlīdām vienai sētai pāri, tur bija tāds liels laukums, mēs pārgājām pāri viņam visam. Tad tur bija vēl viena sēta, kur bija apaugusi viss ar zariem, un mēs to zarus vienkārši rāvām nost visus. Un tad mēs pārlīdām pāri, un tad man bija riktīgi bailīgi, jo tad bija tāda ieeja šausmīga tajā mājā vienkārši. Tur bija tāda tur bija tā kā atkal zari, tāda sēta, kur bija atkal zari, un tur otrā pusē vēl kaut kāda zona no tās mājas. Un tad tur bija tā šaurā ieejiņa vai taciņa, un tur bija tāds kā lai pasaka, tāda bāka, jeb, es nezinu, tie sūdi, kas stāv kuģos, tie brūnie, bet tas bija daudz lielāks un no metāla, un es īsti nezinu, kas tur bija, un es arī negribētu zināt, kas tur ir. Un tad tur bija loks, kuram nebija stikls. Un tad mēs ielīdām, un tagad ieiet mājā, tad uzreiz tur ir tāda kā vannas istaba, tur bija vanna, tualete, un tad pēc tam, kad iet tālāk, tur bija virtuve, kaut kāda istaba atkal, tad bija atkal istaba, tad bija viestaba, tad otrajā stāvā. Man uz otro stāvu īpaši bija bailīgi iet, jo jūs zināt, man vienmēr viss tieši viss, kas ir saistīts ar
paranormālām lietām. Viss notiek ar mani, tieši ar mani, bet labi, tas cits tās. Un jā, bet kad uzgājām augšā, nekā nebija, tad mēs izgājām ārā, un jā, tur nekā nebija. Tāpēc, jā, mēs esam nonākuši līdz 10 minūtēm, un tas ir diezgan daudz. Tāpēc man šķiet, kad ir jābeidz, un pirms es beigšu, es gribēju pateikt, no kurienes es dabūšu šos jautājumus. Tātad tas nav nekāds Unicorn King, tas ir viens, Spokos LV, Scary Shit Tag no autora Bizbonī, kaut kāds Bizbonī. Jā, ok, tad jūs sapratāt. Un tāpēc, jā, un mums ir jānobeidz šis video, un lūdzu neskatieties uz šito bardaku, jo tās nav manas lietas, bet ok. Kāpēc es vienmēr lieku te rokas, kaut kā tā? Ok, un tāpēc nospiežat laiku, arī abonēt mūsu kanālu. Un jā, palieciet laimīgi!